bagātas enerģijas. Mana Madara ir ļoti lunkana. Uzņēmīga. Viņai, manuprāt, ir liels darba spējas. Manai Madarai vienmēr par visu ir savs viedoklis. Madara spridzina. Kā viņas sauca? Hiecintas, nē. Vairāki ziedi uz tāda viena gara stiebriņa. Freizija? Baltas freizijas. No jebkur jau var kaut ko paņemt. Tas mainās atkarībā no tā, ko es daru, kas man ir jāizdara, kāda man ir loma iedota, ko tā loma dara ar mani un ko man tajā lomā vajag. Un tad es vēros, skatos cilvēkus. Man gribas dažādi spēlēt. Tas ir skaisti, tu vari būt dažāds. Un vienmēr var tās krāsas atrast. Katrai izrādē man ir vajadzīga pilnīgi cita enerģijas, resursu atvēršana pilnīgi no citām, varbūt ķermeņa daļām. Olu pirms uziešanas uz skatuves es tiešām nebučoju. Kaspars Dumburs. Harizma. Tāds cilvēks, kur ir ļoti daudz. Viņš man labs draugs. Piemēram, pagājušā gada viņa jubileja, 30. augustā, bija labi, mēs svinējām pie manis. Un arī cilvēki, kas gāja garām no 6. stāva, pamanīja, ka mums augšā tur ir jubileja. Man kaut kāda mulsina tas ir. Patīkam, bet vienmēr patīkam, bet nav pierasts. Dāvina puķis. Vispār jau vienalga, godīgi sakot. Es gribētu kaut kādā filmā pa viduslaikiem, kaut kādā karā nofilmēties. Pa nakti es spēlēju līdz kaut kur komēdiju spēles ilgiem laikiem. Aizrāvos. Un līdz ar to es gulēju tur. Jauniem mēģinām telpā. Stūri. Zane Dombrovska. Viņai ļoti patīk detaļas. Viņai ir ļoti izteikti savu pasauli. Sirsnīga un izpalīdzīga. Jauks cilvēks. Es esmu kādreiz teikusi, neaiziet nekādas ziedas. Un tad kādreiz man liekas, kāpēc es tomēr tā pateicu? Ja maizīte ir aplaus, tad ziedi sviestiņš. Augstākais punkts varētu būt ūdensrozes. Teātrī ir īstās klavieres, nevis simtzaktars, bet īstās klavieres. Un tā ir viena tāda maza telpiņa, kuras mēdz diezgan daudz laika pavadīt. Es arī šobrīd spēlēju lomas, kas man kādreiz varbūt bija tikai sapnis. Loma pati jau par sevi nozīmē sapņot. Man ir teātrī viens rituāls, ko es, ja to tā var nosaukt par rituālu. To es daru tad, kad neviena nav. To es nestāstīšu skaidri. Juris Jope. Ziedonis. Viņš ir ļoti dzīvespriecīgs. Tas vieglums viņai ir ļoti liels. Viņam ir ārkārtīgi skaista balss, kad viņš dzied. Ļoti labi joko. Jopu mēs Somijā kopā lasījām Zemens. Čeki ar puķiem laikam nav tas pats, kas meitene ir aktrise, sieviete ar puķiem. Neesmu baigi ar puķiem uz tu. Rozes. Sarkanas rozes. Mūzikāla aktieris kā Teds Nellijs. Man ļoti patīk. Viņa galvenā praktiski mūža loma ir Jesus izrādē. Mūzikālā Jesus Christ Superstar. Protams, Roberts De Niro, filmu aktieris. Pats par sevi. Kā vērtība. Jebkurā lomā var iemīlēties, jebkuru lomu var padarīt par savu. Man iesēdies galvā tieši pasaules mūzikāls Jesus Christ Superstars, kurā es gribētu nospēlēt pat 3 lomas. Anete Saulīte. Sirsnīgums. Viņa fantazē no mums visiem citādā. Cilvēks ar savu filozofiju un saviem putniem. Kā māte. Tur rūpi, bet ar viņu nevajag sēdēt ragos. Man principā patīk jebkāda zieda. Svarīgākais ir tieši, ka cilvēks grib no tās ziedas. Neatkarīgi no tā, kāda ir tie ziedi. Aktieru zāles mazā grimētā. Tur es arī vienmēr biju viena, un tas man arī patika vislabāk. Ļoti inteliģents aktieris ir Ivars Ļevīckis. Man ļoti gribētos kādreiz spēlēt kopā ar Arturu Krūsku. Ļoti patīk Pūga un Uldis Dumps. Viņam jau blakus, es domāju, tā nostāties viegli un viegli nevar, jo viņš vienkārši paņem visu zāli uz sevi. Svarīgāk ir, kas ir vajadzīgs teātrim. Kas ir vajadzīgs mākslai, nevis mākslas ambīcijas. Toms Lietvainieks. Man atsitā Lena Delonu. Saulīte, Kurzeme. Laba humora izjūta. Iznesīgums. Ļoti vīrišķīgs un viņai ir arī tāds, ka viņu var paļauties. Mana ģērbtuve. Tur ir diezgan interesants personības. Tur ir, piemēram, Dulbis, tur ir Jakovļevs, Anže, Lisners, Norenbergs. Jā, Asters man patīk.
Man patīk visās parastās puķis. Vaiprātīgie pušķi ar tādiem salmiem, tādiem durekļiem reizēm, nu tādi floristīgas brīnumi, tādi ārprātīgi, ka var acis izdūt viens otram un tie man visai. Es gribētu Čehovu Ivanovu nospēlēt. Akadēmijā stājoties iekšā man prasīja, kādu lomu es gribētu nospēlēt. Es tikko biju nostījies James Bondu, Daniels Kreigs tur bija. Nu, tad es to James Bondu gribēju nospēlēt. Es noteikti aizvies tūlīt. Gribās pabūt vienam. Nu, protams, jānokoncentrējas lomai.